Šorīt agri no rīta iepriekš nebrīdinātā pārbaudē ģimenes atbalsta centrā Lejastrazdi atkārtoti ieradās Tiesību sarga biroja, Labklājības ministrijas un Bērnu aizsardzības centra darbinieki un atkārtoti konstatēja dažādas nepilnības un pārkāpumus. Vairāki no tiem saistīti ar vadības stilu un informācijas apmaiņu starp darbiniekiem, taču satraucošākie saistīti ar to, ka vairāki bērni regulāri neapmeklē skolu, darbinieki nezina, kas ir viņu vadība, un kādam bērnam ar paaugstinātu temperatūru un apgrūtinātu elpošanu vajadzēja izsaukt neatliekamo medicīnisko palīdzību. Nakti bērns nav gulējis, acim redzami, bērnam bija drūdzis un nekādas zāles netika dotas. Patiesībā pēc mūsu iniciatīvas tika izsaukta ātra palīdzība. No iestādes darbinieku reakcijas nebija nekādas. Tas mani patiešām ļoti mulsināja, jo mana ieskata tas ir klaišs un nepieņemams bērnu tiesību pārkāpums. Šajā iestādē bērnu tiesību uzraugošās iestādes ierodas ne pirmo un ne otro reizi. Pēdējo reizi augustā šeit novēroti trūcīgi baroti un slikti ģērbti bērni, nepietiekams darbinieku skaits, trūkst veidu, kā bērniem pavadīt brīvo laiku. Šodien iepazīstoties ar situāciju, Tiesības sardzes saka, ka ir veikts kosmētiskais remonts, ir redzami uzlabojumi ēdienā, varam arī redzēt, ka gaitenī ir galda spēle. Tikmēr problēmas iestādes pārvaldībā aizvien ir būtiskas, vērtē Tiesības sardze, kas aicina atbildīgo Labklājības ministriju nekavējoties izvērtēt centra darbību un to, vai šim centram ir vieta sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā. Pilnīgi noteikti iestāde šāda vadības stilā turpināt vairs nedrīkst. Kāpēc? Jo mēs ieradāmies agri no rīta. Pirmais mums neizdevās vairāk kā stundu sazināties ar iestādes vadītāju. Ja būs nepieciešamība, šajā gadījumā būšu ļoti stingra un, protams, mēs aicināsim izslēgt no reģistra šo iestādi, ja tam būs pamats. Lēmumu negribas sasteigt, bet pirmšķietami nav pieļaujams darbs šādā režīmā, kāds tas ir šobrīd. Lejasstrazdiem pat labāk nav pastāvīga vadītāja, tādu meklē. Kopš uzraugošo iestāžu pēdējās vizītes augusta beigās iestādē ir mainījusies vadība, un šos pienākumus pašlaik pilda Dobeles sociālā dienesta vadītājas vietniece Ilna Audere. Viņa sarunai ar Latvijas televīziju nepiekrita. Viņas priekšniece, sociālā dienesta vadītāja, skaidro, ka pienākumu izpildītājai ir darbi arī sociālajā dienestā, un Lejastrazdos viņa pienākumus pilda papildus pamatdarbam. Tas nav tā, ka cilvēks nebija ieradies darbā. Darbā 8 cilvēks bija ieradies savā pamata darba vietā. Kā vērtējat pašreizējās pienākumu izpildītājas darbu? Ļoti labi, ņemot vērā to, ka daudzas lietas bija jāsakārto, kas bija ielaistas vai netika kārtots, vai mums dienestā nebija zināmas. Tad, ņemot vērā, cik daudz ir izdarīts, es uzskatu, ka darbs tiek veikts ļoti labi. Par to, ka vienam bērnam izsaukta neatliekamā palīdzība, sociālais dienests esot informēts un saka, ka šī nesot pirmā reize. Uzraugošo institūciju vizīte šodien ilga vairākas stundas, lēmuma vēl nav. Protams, ka mēs redzam, ka joprojām ir trūkumi, bet tam visam ir vajadzīgs laiks, lai to novērstu. Tiesības sardze tā arī diezgan asi par to, ka iespējams jāpārskata, vai ir šādai iestādē vieta sociālo pakalpojumu reģistrā. Vērtēsim. Tiesības sardze tikmēr paudusi arī gatavību vērsties tiesā, ja tas būs nepieciešams, lai aizstāvētu bērnu intereses. Vita Onstrate, Olavs Perševits, Latvijas televīzija.